Šī gada jaunums Norfin Performance brienamakšķerēšanas jaka. Viena no galvenajām lietām, kas ir jāuzsver par šo jaku, ir Japāņu kompānijas Toray materiāls. Šis ir trīsslāņu materiāls, kur iekšpusē ir Japānā veidota un ražota membrāna. Kā jau es teicu, tas ir Toray Dermizaks materiāls ar ūdens izturību 20 000 un elpotspēju 10 000. Kā redzams, galvenais uzsvars ir uz funkcionalitāti, lielām krūšu kabatām, kur ir no sāniem roku sildāmās kabatas ar nelielu flīsīti iekšpusē. Tad ir apjomīgas ar gumiju sānā, lai apjomu padarītu lielāku krūšu kabatas, kur var ielikt kastīti mānekļiem. Ir arī retraktora stiprinājuma vieta. Šeit ir papildus, kur var piestiprināt instrumentus. Tad ir mazas kabatas, kur var salikt dažādus sīkumus. Rāvē priekšpusē, rāvē slēdzēji. Un tāpat ir arī neliela kabata uz piedurknes, kur var ielikt kādas nepieciešamas mazas lietas. Tad ir savalkamas manžetes, var savilkt ļoti stingri, lai ūdens neiet iekšā piedurknēs. Viņas ir tādas nedaudz gumijotas, neoprēnīgas, kuras tiešām viņas tā aiztur to pieguļu rokai un aiztur ūdens iekļūšanu piedurknē. Tālāk no detaļām ir maigu flīsi pārklātā apkakle augstā, kas aizsargā no vēja un papildus ar kapuci arī no sāniem, no vēja, no lietus. Kapuci ir regulējama gan šādā apjomā, gan arī sāna malās. Priekšpusē ir rāvējslēdzējs, ūdens izturīgais. Šī jaka pēc savas funkcionalitātes ir veidot kā brienamakšķerēšanas jaka. Redzams, ka nav apakšējo kabatu, bet, protams, viņu var izmantot gan spinningojot, gan aktīvi staigājot ne tikai brienot pa ūdeni, bet arī pa krastu vai arī laivā, jo viņa galvenā funkcija ir aizsargāt no ārējiem elementiem, lietus, vēja